Hei, sveiciens visiem, te Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Ir vēls trešdienas vakars, un ir decembris, un Ziemassvētku laiks, un eņģeļu laiks. Eņģeļu laiks ir visu gada garumā, tomēr šķiet, ka Ziemassvētku laikā eņģeļi tiek vairāk pieminēti nekā citos gada laikos. Un šis ir tāds interesants laiks, tāds laiks, kad mēs esam kaut kādā vairāk atvērti, mūsu sirds ir vairāk atvērts mīlestībai un visām tām jaukajām emocijām, kas nāk ar mīlestību. Ģimenes sanāk kopā, mēs viens par otru vairāk piedomājam. Ziemassvētki nav dāvanu laiks, tādu fizisku dāvanu laiks, lai arī tās šķiet pārņēmušas mūsu dzīvi visā pasaulē. Cilvēki meklē dāvanas, meklē ko dāvināt, garas rindas ir Ziemassvētku tirdziņi. Bet tas ir daļa no Ziemassvētkiem, bet tie īstie Ziemassvētki ir šī sajūta, kas ir mūsos, šī sajūta, kas ir mūsu sirdī. Un tīri simboliski, ja tā padomājam, Ziemassvētki ir tas laiks, kad dienas ir visīsākās, naktis ir visgarākās. Tas nozīmē, ka ir vairāk tumšs nekā gaišs laukā dabā, kas dod mums šo iespēju paskatīties tumsā, paskatīties, kas tad tur ir, piedzīvot, izdzīvot to, kas tur ir, paskatīties sevī, kā ir. Pat ja mēs ņemam par piemēru istaba ir tumša, mēs tā bailīgāk viņā ejam, bailīgāk bez gaismas, bez svecītes, bez baterijas, bez kādas lampiņas. Mēs tā bailīgāk viņā ejam, tā šaubīdamies, ko uzskriešu kaut kā, nokāzīšu kaut ko, ja tur kāds ir. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka viss būs labi, ka viss ir kārtībā. Vienkārši tikai tumšs telpa, mēs neredzam īsti, kas tur notiek. Tieši tāpat ir mūsos ir tik daudz visa kā. Emociju piedzīvojumu, pagātnes, tagadnes piedzīvojumu. Tas, kā šie piedzīvojumi ietekmē mūs, ir ietekmējuši mūsu rīcību. Un tas bieži vien tā simboliski ir tumsā. Mēs tam nepievēršam vienmēr ikdienā šo uzmanību. Un šis Ziemassvētku laiks man asociējās ar to, ka mēs varam paņemt svecīti un palūkoties, kas tad ir mūsos. Un šī svecīte, tad šī gaisma, svecīte ir tāds simbols gaismai. Šis laiks mums dod iespēju iedegt šo gaismu mūsos, kas tiek iedegt ar šo kopības sajūtu, ar šo ģimeniskumu sajūtu, ar šo mīlestības sirds sajūtu. Dažādas ziedojumu vākšanas notiek, koncerti Ziemassvētku laikā, kas viss liek mums padomāt par citiem cilvēkiem arī. Un tas viss ļauj mūsu sirdī atvērties. Un jo atvērtāk ir mūsu sirds, jo vienkāršāk mums ir gan šo gaismu radīt, saredzēt, izplatīt šo mūsu gaismu. Un šai gaismai ir lielākas iespējas spīdēt dažādos tumšākos nostūros, mūsu nostūros.
Un iet runa, šīs ir gada beigas, cilvēki vienmēr skatās atpakaļ uz gadu, kā gads ir bijis, jaunais gads tuvojas, kāds tad šis vecais gads ir bijis, ko tad vēlamies vecajā gadā atstāt un ko vēlamies paņemt līdz jaunajam gadam. Tas tad ir šī gaismas uzspīdināšana šīm tumšajām mūsu daļām, tām šīm emocijām, šīm piedzīvojumiem, kurus mēs varbūt ikdienā kuriem mēs nepievēršam varbūt ikdienā tādu uzmanību, bet šajā Ziemassvētku laikā, šis Ziemassvētku laiks mums ļauj pievērst uzmanību šiem mūsu piedzīvojumiem un emocijām, kas ir it kā bijušas tumsā. Un šis ļauj mums izvērtēt, kas tad ir tas, ko mēs vēlamies paturēt. Un kā gan vajadzīgi ir Ziemassvētki tam, lai mēs sajust šo kopības sajūtu, šo siltumu sirdī, šo siltumu sevī un visur visapkārt. Kā būtu, ja mēs šo sajūtu, šīs emocijas un visus piedzīvojumus pozitīvos paturētu un nestu sev līdzi visu gada garumā. Visa gada garumā, kā būtu, ja mēs šo Ziemassvētku sajūtu paturētu sevī dzīvu un radošu un jauku un dzīvīgu visu gadu garumā. Ikvienā situācijā, kurā mēs esam, ikvienos piedzīvojumos, kuros mēs dodamies. Ne tikai Ziemassvētku sakarā, bet jebkurā sakarā. Un es tā vēlu jums pievērst tam uzmanību, un arī es tam pievēršu uzmanību šajā Ziemassvētku laikā. Un, ja runājot par eņģeļiem, runāties ar eņģeļiem, sazināties ar eņģeļiem šajā Ziemassvētku laikā ir daudz vienkāršāk, jo pat cilvēki, kuri saka un domā, ka netic eņģeļiem, ir atvērtāki šai eņģeļu idejai. Un Ziemassvētku laikā skatos šī akcija iet par eņģeļu pār Latviju. Eņģeļi tiek ļoti godāti šajā Ziemassvētku laikā. Un viena lieta, ko cilvēki nevienmēr atceras, un eņģeļi mēģina man vienmēr atgādināt, nevis mēģina, bet atgādina vienmēr, ko es vēlos jums arī atgādināt. Kā, ja iet runa par Ziemassvētkiem un dāvanām, pavaicājiet šajos Ziemassvētkos, šajā Ziemassvētku laikā parunājieties ar eņģeļiem un pavaicājiet viņiem pēc kādas Ziemassvētku dāvanas. Un tas var būt jebkas. Kad es saku dāvanu, es par to vairāk šo dāvanu asociēju ar kaut ko tādu netaustām, tādu tīri enerģētisku, tādām emocijām, piedzīvojumiem, kaut kam, no kā es vēlos atbrīvoties, tīri emocionāli, kaut ko tādu, es domāju, vai pat šo sajūti, šīs sajūtas paturēšanu sevī, Ziemassvētku sajūtas paturēšanu sevī visu gadu garumā. Bet izvēle ir plaša un liela, un tas var būt jebkas, bet iesaistiet eņģeļus šajos Ziemassvētkos, iesaistiet eņģeļus savā dzīvē vairāk, iesaistiet viņus dāvanu iegādē, lai kādas tās dāvanas būtu, vai tās būtu taustāmas, netaustāmas, iesaistiet viņus labu darbu darīšanā, iesaistiet viņus visās aktivitātēs, kuras jūs šajās Ziemassvētkos un Ziemassvētku sakarā veiciet. Un jā, pavaicājiet eņģeļiem pēc
pastāstīt, kādu dāvanu jūs vēlētos saņemt no viņiem šajos Ziemassvētkos. Ticiet brīnumiem, brīnumi notiek!